2024. gada 3. janvāris. Principā visu dienu ārā noturējās mīnus 15 grādi. Temperatūra mājā 22 grādi. Mājas platība aptuveni 160 kvadrātmetri. Siltumsūknis strādā nepārtrauktā režīmā. Elektroenerģijas patēriņš 88 kWh. Ārprāts. Savukārt saražotais siltums ir 191 kWh. Tātad, sarēķinot, sanāk, ka kop ir 2. Lai 88 kWh pārvest naudas izteiksmē, jāmin to, kad ar 1. janvāri es esmu noslēdzis ar elektrumu līgumu par 13 centiem par 1 kWh. Par piegādi ir gandrīz 5 centi, līdz ar to 1 kWh maksā 18 centus. Ja man ir patērēts 88 kWh, tad reizināts ar 18 centiem, viena ziemas diena ar mīnus 15 grādiem man izmaksā gandrīz 16 eiro. Cerēsim, ka viss janvāris nebūs ar mīnus un zemāk grādiem. Tas arī viss, visiem veiksmi, veselību. Turamies šajā augstajā laikā. Ata!